Sveicināti Basketbola kluba Zeļi, līdzjutēji, Rīgas Zeļi, jāprecizē. Līdzjutēji podkāstu klausītāji. Man iespējams drīz vairs šajā krēslā neredzēsiet, jo divi spēlētāji man ir gatavi atņemt darbu. Jautājums. Zigmārs Raimo, Francis Lācis, es pat neteiktu ciemos ir atnākuši. Vai mēs atklājam jūsu topošā podkāstu nosaukumu? Čau. Čau. Čau, nē, podkāsts plānojās, nosaukums. Vēl arī plānojās. Neko. Nebūs Zigas viens starp diviem lāčiem izstās. Jā. 102. Zigim iespēja ievēlēties vēlēšanos. Es tā zinu, ka jūs runāsiet par visu, ko. Par to arī varbūt vienkārši sarunas laikā mums kaut kas atnāks un to redzēs visi skatītāji nākotnē. Sāksim ar to ļoti garlaicīgo izteikto tematu. Sezonas sākums, 3 uzvaras 4 spēlēs. Kā jūs jūtaties? Kas sanāca, kas nesanāca? Kas jums aktuāls pēc pirmajām nedēļām jau kā? Gribētos jau tās 4 uzvaras. Man liekas, mēs bijām ļoti tuvu, lai arī to 4. spēli uzvarētu, bet vienmēr jau var vairāk gribēt un vienmēr var labāk. Bet es domāju, ka iesākām ļoti labi, tā kā es biju plānojis. Mums komanda ir komplektācijā ļoti labi spēlētāji, un tas kodols ir izveidojies. Daudz spēlētāju un labi spēlētāji. Un, man liekas, ka ir talantīga komanda. Nevienus mēs baigi nepārsteidzām. Pārbaudas spēles mēs parādījām, ko mēs esam spējīgi. Un arī sezonas sākumā pirmā spēle arēnā bija tā, kā bija, bet otrajā puslaikā jau atvērāmies visi un spēlējām mūsu zeļu spēli. Un tā ir tikai uz priekšu tagad. Starp citu, es to pārtraucu, Franci? Nē. Man tu uzsit uz vienas tēmas. Mēs pirms spēles ar man šeit Andrejas Siliņu skaitījām, cik zeļu spēlēšu arēnā Rīga. Nebija nemaz tik traki, kā daudziem šķiet. Dāvidam bija tas U18 čempionāts, un jūs abi caur VF skolu noteikti bijāt spēlējuši. Vai tad vairs nebija tā ēra? Zigas bija. Man es tagad neatceros. Man Emīls Cauna, mūsu menedžeris zeļos, teica, kad mēs esam spēlējuši kopā arēnā. Es atceros tikai, kad esmu sildies arēnā ar VF Rīgu, kad mums bija VT vēl citā līgā, jā, mēs spēlējām, bet es neuzgāju laukumā, es nosēdēju uz soliņa, tā kā es īsti neatceros, kad esmu spēlējis arēnā, bet Emīls Cauna man teica, kad es esmu, tā kā iespējams, ka viņam ir taisnība, bet mēs jau paņēmām Arturu Strēlnieku, lai būtu vēl kāds, kas spēlēs arēnā. Viņam lielākā bija pieredze, jā. Jo esmu mazliet vecāks pie jums. 95. 96. vēl, kurus lika atkal attiecīgi pie maniem gadiem, viņi spēlēja arēnā regulāri, bet tad jums laikam tā era jau bija beigusies. Tur jau bija sākumā VF kadetim. Bija VF kadeti sākumā ar Mazuru priekšgalā, un tie bija mazliet vecāki, un viņiem bija tā komanda. Nerunāsim par VF šeit, jā? Jā, tieši tā. Kāpēc to paceļ? Vai no malas jūs domājat, ir kaut kāda taisnība tam priekšstatam, ka, pirmā spēle arēnā, tur, tribīnas aiz groza tālu, varbūt kaut kā negluži mājīgi, to jūs jūtat kā spēlētāji? Godīgi sakot, man baigi patīk, man atcīt tādu koledžas vibe, kad spēlē tajās lielajās arēnās, bija jau tā aura, bija pareizā, bija jau tie skatītāji un bija tā skaņa. Jā, protams, tur nebija. Bet tā koledžā ļoti bieži gadījās, ka tu spēlē milzīgās tukšās arēnās. Jā, jūs jau tev laikam vairāk Covid sanāca, vai ne? Zigim vairs nebija. Man nebija vairāk Covid. Tev bija Covid spēles kaut kādas. Bet nē, īstenībā ļoti patikās. Ok, labi reklāma 29. oktobrim. Gaisiņi. Klasiskais gaisiņš no high-low. Treniņos jau kaut kas pirms tam atstrādāts, 100 reizes izdarīts, jo, tas gan jau lieta, kas vairāk patīk cilvēkiem. Zigs jau nav idiots, viņš zina, ka var mest augšā. Franci nav ilgi jādomā. Viņam ir lietas, kas viņam labi padodas, un lietas, kas viņam tik labi nepadodas. Piemēram, tāpēc es viņam vēl neesmu uzmetis gaisiņu. Un es vēl neesmu tik augsts uzlicis kā viņš, bet mums ir mazliet tā sadarbība atstrādāta, un es zinu, cik viņš augstu var uzlikt, un es savas spējas piespēles ziņā saprotu, un tas nebija mums vai treneriem pārsteigums, bet es domāju, ka arēnā tas pacēla pāris krītājus kājās, un bija tāda forša epizode un tāds iesākums, kā saka, zeļu ērai, tāda emocionāla epizode, un varēja redzēt, gan soliņš piecēlās kājās ar pilnu enerģiju, gan arī prezidents leca no krēsla nost, tā kā tas bija patīkami redzēt to sadarbību. Jā, es tobrīd vēl biju tādā mazliet gultas režīmā, man tas arī skatoties pa televizoru, bet mazliet tāds akmens nokrita no sirds, ok. Sezona sāksies, viss ir aizgājis. Šodien varēs podkāstā. Es pirms tam nebūtu bijis drošs. Daļa identitātes mums ir tas vispārīgais small balls nosacītais. Lai gan, varētu tur vēl pastrīdēties, vai tā patiešām ir
Kā jums tas sagādā kādas grūtības? No malas, kā vienkārši teikt, ok, izlaižam 2-metrīgu žeks, pie visa mainamies. Jums tur tikai jāpacīnās tur ar kādiem 2-10 vai 2-18 žekiem no Tartu. Kas ir tas, ko varbūt no malas es neredzu, piemēram? Es gribētu teikt, ka varbūt pagājušā sezona tu jautātu būt citādāk, bet visu vasaru pavadot 3x3, kur reāli 1-pret-1 aizsardzība ir galvenais, tad šogad tas vispār vairs nesagārā nekādas problēmas tur mainīties ar jebkuru spēlētāju pretī. Mēs jau veidojam to Rīgas zaļu komandu. Mēs, man liekas, kad pirmā tikšanās bija ar Buļu un Juriju Braško, ko viņš viens no pirmajiem pateica, kad mēs varētu aizsardzībā visu laiku arī palēli mainīties, ja mēs esam ar Lāci, Dāvidu Vīksnu no Ģipineta laukumā. Mēs esam latviešu spēlētāji, kuri zina, kā agresīvi spēlēt, un mēs, ja mainīsimies, mums ir kaut kāds spēks, jo mums nebūs tā, ka tur kaut kāds spēks, jā, un kaut kāds mismačs tur apakšā liels nebūs. Tā kā, man liekas, ka tā komandas komplektācija tika veidot uz to, ka mēs varētu nebūt mums kaut kur nenormāli liels pārsvars vai apakšā vai augšā, bet mēs arī aizsardzībā nekur neiekritīsim tā. Un pagaidām, man liekas, tas arī ir izdevies, un aizsardzībā mēs labi strādājam. Un varam mainīties diezgan daudzās vietās un pārsteigt pretiniekus ar dažādākām aizsardzības taktikām. Man sanāca ar Žani par to visu pasaules kausu spriest. Viņam gribās tur 40 minūtes mainīties, ko es tā kā daļai arī saprotu. Tad cenšos tā mazliet iedot to pretargumentu, ka vismaz arī tīpaši mazajiem nav tik viegli to 40 minūtes. Tur visu laiku pēc maiņas Gobērs jātur, kas ir tā gan jau viena daļa tai monētai. Lai gan es domāju, Toms arī tāds diezgan fizisks ir. Viņš varētu pat atbilst tam, ka arī mierīgi to visu izdzīvo. Bet jums kā garajiem, jūs tur kaut ko jūtat? Es nezinu, pēc spēles ir 5 reizes vairāk sitienu bijuši ribās no lielajiem, tikai tāpēc, ka jums ar viņiem daudz jāskars. Vai nav pat tā jūtama tā atšķirība? Kā, basketbols ir basketbols, tie sitieni jau ir. Tu neskaiti baigi, cik dabū par ribām. Tas labi. Tas jau daudz sološi. Vairāk no maziem sitieniem ir kaut kādās kājās, kaut kādos stīvajos, ka tu nevari pasteigt. Ribās sitieni ar elkoni vai sejas rajonā ātri sadzīst. No maziem tas apakšas lēnāk dzīst. Bet nē, mums tāds basketbols ir. Mēs uz to esam parakstījušies, to mēs vienmēr esam gājuši, kad mēs tādā līmenī nokļūsim, kur tas basketbols ir daudz fiziskāks un daudz skatāmāks. Un par to mums ir jāsadzīvo. Sitieni būs, un viņi nekur neizpaliks. Vēl viens temats, ko es biju pierakstījis zem sezonas sākums. Afterīši. Afterparty. Sāksim tā. Jums abiem, protams, koledžas pieredze, tev Nīderlande, tev Liepāja plus Kalevs. Cik jums vispār līdz šim sanāca saskarties ar komandām, nezinu, klubiem, universitātēm, kam ir kaut kāda tāda tendence, ka pēc spēles ir jāierodās tur kāds tur kaut ko varbūt iedzērs par daudz enerģijas dzēriens pastāstīs, ko tu nevari iemest. Frāns, kur tu to darīji? Pagājušajā gadā, godīgi sakot, Nīderlandē viņiem bija tāda, līdzīga kā ar Zeļos, tā tradīcija, ka pēc spēles visi klubu sponsori un visi paliek tur tādā zāles bāriņā. Sponsors Jost? Sponsors Jost un arī visi citi, kas nav titula sponsori, bet paliek. Un te mums bija pēc katras spēles jāpaliek tur tā pusstunda, kad tev ir jāsocializējās, kad viņi uzsauc kādu enerģijas dzērienu varbūt. Un tā, cik es sapratu, Nīderlandē jau kādus vairākus gadus ir diezgan ierasta prakse. Un to tagad arī Zeļi grib ievest Latvijā. Es nezinu, cik pagaidām tas ir mierīgi sanācis vai nemierīgi, bet ir bijusi iepriekšēja pieredze ar šo. Jā. Man, kad es spēlēju Lietuvā un Liepājā, tas bija tāds... Bija Pasvalā, jā. Man bija vēl Pasvalā, jā. Un Pasvalā bija tajā Covid laikā, un mums tur nesanāca nekur. Tur jau tie visi 3 pārtikas veikali tajā Pasvalā bija ciet. Tur ir pizzerijas, pareizi atceros, viens krustojums, viena pizzerija. Viena kebabnīca, un tas, man liekas, es pizzeriju tur neredzēju. Man liekas, viņi jau arī aizsīsīja. Es biju, kad Artūrs Sausais spēlēja. Neizturēja. Man liekas, ka neizturēja. Tur viena kebabnīca, un tas arī pa lielam viss tajā pilsētā. Tur baigi daudz vairāk nav ko redzēt. Bet, Kalevā mums bija pagājuši gadu, kad mums bija tas atbalstītais sporta bārs, un mums tā kā sponsori mums iedeva ļoti labu atlaidi, lai mēs varētu aiziet pēc vai brīvajā laikā, vai pēc spēlēm, vai pēc treniņiem aiziet tur, paņemt ēdienu, kādu enerģijas dzērienu vai tam līdzīgu, un ar komandu pabūt. Un tie mūsu līdzekļi arī zināja, ka tā ir mūsu vieta, kur tos spēlētājus vairāk arī var satikt.
Ir citreiz bijuši, ja, protams, tādi, kuriem ir pārāk daudz enerģijas dzērienu līdzjutējiem un nāk tie pie tevis, un neesi nospēlējis labi vai vispār neesi spēlējis manā scenārijā tā citreiz bija, bet tad tev jāklausās ir kāds igaunis, kurš ir sadzēries enerģijas dzēriens, kuram tā angļu valoda nav tik laba, un viņš tev mēģina kaut ko izskaidrot pusi igauniski, pusi latviski, pusi angliski. Krieviski kaut ko, ne? Kaut ko krieviski vēl jāpielikt, un tad ir tādas situācijas bijušas. Bet tas ir, kā mums kā sportistiem ir vienmēr jābūt profesionāļiem, un tas ir mūsu darbs atbalstīt sponsors, bet tajā pašā laikā mums ir jāparāda laukumā to, ko no mums prasa. Un mēs varbūt varam aiziet uz kādu no šādām vietām, bet mums ir laukumā jāparāda, kad mēs no tā mēs neko nezaudējam, kad mums ir jāspēlē smagi un jābūt kopā ar komandu. Un man liekas, līdz šim brīdim mums tas ir sanācis, un mēs esam profesionāli uzvedušies. Koledžā? Koledžā? Kas tur bija koledžā? Izstāst savu koledžas pieredzi sākumā varbūt. Kā es no Kristīgās universitātes, man tur viss pamierīgo. Tā man neteica. Citi stāsti man bijuši. Jā, Dzigim tikai surfošana, pludmales. Jā, iemācījos surfot, Meitenes arī. iemācījos atpūsties pludmalēs, kas līdz tam nebija vēl sanācis, bet tas jau varbūt citam podkastam ir vairāk tāds stāsts vai tāda mana pieredze no tām Havajām. Ok, piefiksēšu, gaidīšu tad, kad jūs divi runāsiet par koledžu pieredzi. 3-3 jūs jau minējāt vasaru, visu pavadīto. Es tā arī tāds diletantu viedoklis jautājums. Ir starpība pēc tās vasaras to klasiskā basketbola bumbu paņemt rokās? Jā. Yeah? Bija kāds mēnesis, lai adaptētos tai bumbai. Es tagad arī ar Arturu Strēlnieku runāju, kad viņš bija un viņš uz arēnas spēli, viņš atnāk uz somu, viņš saka, bāc, vispār to bumbu vēl nejūt. Viņa jau tagad ir bišķi adaptējies, bet noteikti tas periods bija varbūt pat ilgāks nekā likās, ka būtu. No 5-5 bumbas pāriet uz to 3-3 bumbu, man liekas, bija vieglāk nekā atpakaļ. Jā, pa lielu liekas, ja? Jā, tā 3-3 ir mazliet mazāk. Nezinu, kā viņiem tas svars vai kas tamlīdzīgs, bet jāpierod. Ja tu visu mūžu spēlēs ar lielam vienu bumbu, un tad pēkšņi tev iedod tādu daudz savādāku, un tajā 3-3 basītī tā bumba vairāk tavās rokās ir nekā 5-5, piemēram, kad tur visu laiku tas basketbols tik ātrs ir 5 metieni un tikai 3 laukumā spēlētāji, nevis 5. Sanāk to bumbu pie tās bumbas pierast, un mēs diezgan sanāk tā kā tādiem metējiem kā Strēlnieks un Lācis. Pa taueru vai pa basketbolu? Abiem. Viņiem ir grūtāk varbūt citreiz pierast, un varbūt sākumā arī sezonas redzējām, ka tam Francilāncim tas metienu procesāta nebija tik labā līmenī, bet vismaz uzlikt varēja no 3-3, un tāpēc viņš vairāk bija jāatrod groza apakšā, nevis ārpus 3 metienu līnijas. Domājat, ir tieši saistīts? Kaut kāda korelācija noteikti ir, bet es domāju, ka tas nevar būt attaisnojums. Tas vienkārši tā ir vienkārši, tā ir. Būs tā labāk. Man šeit, ja es nemaldos, palabojiet, man šeit viņas ir vienādi svari, bet vienkārši 3-3 ir kā 6. un klasiskā basketbola kā 7. Teorētiski, jā. Realitātē, kā katra bumba ir piepūsta, cik viņai nolietojams, un tas arī ļoti daudz atšķirās. Nezinu, vai tā var pateikt. Tas basketbola bumbas vispār tādas interesantas, jo Igaunijā tās bumbas ir savādākas, viņas ir lielākas par to pašu svaru. Tajā pašā vienkārši vienā līgā. Es nesaprotu, kāpēc mums tā būtu jādara, jo Igaunijā un Latvijā vajadzētu, ja mēs spēlējam vienā līgā, vajadzētu būt bumbām vienām. Tur tie 2 līgumi ir. Es nezinu, vai es neesmu šo zvanu ieskaties. Ir joprojām, ja? Nē, viņas it kā izstāsta vienādi. Kādreiz tagad vairs nav Moltens Spalding, ja? Nē, nav vairs tā, kā tur bija tās melnbaltās bumbas Igaunijā. Pirms 2 gadiem bija vēl citas bumbas pavisam. Katrā valstī savu firmu bija pirms 2 gadiem. Bet tagad ir viena firma, viss palielam viens, tikai tie cipari pie bumbām ir savādāki, un tas lielums ir savādāks, bet lai arī mēs vienā līgā spēlējam, kas man ir nesaprotams, un tad jau pie tā vienkārši ir jāpierod, kā ar kādām bumbām mēs spēlējam, nekad nevar būt atrunā, kad viņa par liela, viņa par mazas pieredzes, pie citām ir jāmāk mest ar bumbām, ar kurām spēlējam tajā laikā. Īstenībā baigi interesanti šitas par bumbām, kad es biju koledžā un parasti vasarā beidzās sezona un visi gatavojas draftam, tad parasti tur treneris dod tev, reku tagad ar NBA bumbu jātrenējās, un tu saproti īstenībā, cik tā bumba ir vispār bez nekāda, gripa, tur pilnīgi slidena.
Tad saproti, ka tās jebkura cita bumba ir īstenībā diezgan normāla nekā kā NBA bumba, kas tiešām ir Pagājušajā gadā arī, kad mēs Kalavā spēlējām FIBA ir cita bumba uzreiz. Kad mums ir 3 dienas pirms tās FIBA spēles, mums atkal nomainās tās bumbas, un mēs aizbraucam uz kaut kādu valsti, piemēram, nezinu, tur Itālijā atkal citas ir bumbas, kuras viņiem ir pierastas, un tās bumbas laiku mainās, un būtu jau foršāk, ja būtu Eiropā viena bumba un, piemēram, Amerikā cita, bet te izrādās, ka te ir tie sponsori, tās firmas ir ļoti daudz un dažādas, un vienkārši ir ātri jāpierod, un nevar būt nekādas atrunas, kāpēc nekrīt. Bet, lai klausītāji nedomā, ka mēs esam galīgi jukuši, es esmu dzirdējis, ka es nezinu, vai tie klubi to apzināti izmanto, bet man ir stāstījis, es tagad domāju, kurš treneris, ka viens klubs Igaunijā bija tāds, kuram tu aizbrauc, un viņas ir reāli novalkāts. Tādas. Jā, mēs tā koledžā darījām, kad iesildījāmies mūsu pusē bija salīdz, labas, izcilas bumbas, un viņiem rīktīgi pārpumpētas, nolietotas. Un mēs aizbraucām citreiz pie citām komandām. Un viņi tā izdara, bet mēs tur bijām 3 čaļi, kas vēl pusstundu pirms brauca tur izmest savus metienus. Tu no centriņa tikai lādē no galdiņa? Tas jau bija vēl pirms, bet mēs gājām reāli uz pretinieku pusi, jo man baigi patīk tā sajūta, ka mēs ieradāmies zālē vēl pirms mājinieki ir ieradušies uz laukumu. Un mēs paņēmām no viņiem bumbas, un parasti viņa menedžers tur nāk, ko mēģina no mums ņemt tās bumbas prom. Mēs paņēmuši sev arī menedžers līdzi, lai viņu sargātu tās bumbas, lai mums ir kaut kādas 3 normālās bumbas. Tur smieklīgas tās, kā mēģina tur manipulēt tās komandas koledžos. Redzīvs piemērs. Man šeit pretējais ir tas, laikam, pa FIBAS mačiem dzirdēts. Mēs būtu tā, ka, es nezinu, vai tas ir uzstādījums no FIBAS vai kas, bet ka vienkārši ir pilnībā jauns. Tu ierodies un ir pilnībā jauns. Un ar tām arī pretīgi, ka viņas nav ievalkāts. Un tad tā sajūta, ka tu mēs tur kaut ko pagājuši, kad bija, kad pirmoreiz kvalificējāmies kā Igaunijas Kalevkramā, mēs visi cīnījām tās iespējas tajā FIBAS turnīrā spēlēt. Mums iedeva pirms kaut kādas 3 dienas pirms spēles, mums iedeva pilnīgi jaunas piepumpētas bumbas, kuras ir jau pārpumpētas, jo menedžeris nezināja īsti, cik viņas ir jāpumpē pilnas. Tas ir pats labākais, kad iedod ne basketbola cilvēkam uzpumpēt bumbu. Tad vajadzēja redzēt to pirmo treniņu, kāds viņš bija šausmas. Vienkārši visi point guardi nemāk vairs driblēt. Dot piespēli, viņi vienkārši izslīd, jo tās jaunās bumbas viņas paliek kaut cik mazliet slapjas, viņas vienkārši caur rokām to slīd ārā. Un tas treniņš bija šausmīgs, un mēs, man liekas, vairāk arī skrējām pa kļūdām, nekā mēs vispār tur mēģinājām spēlēt basketbolu. Jo kļūda bija drausmīga, un trenerim nepatika, kā mēs to visu darījām. Bet tā ir, jā. Tā taisnība bija, kad ir FIBA viņiem ir tās pilnīgi jaunās bumbas. Dažiem izlases spēlētājiem es ļoti nepatīk. Bet tāda, bez nekādiem aplinkiem pašreklāma. Pirms kādām 2 sezonām es pētīju. Un Latvijas-Igaunijas līgā, man liekas, tā ir loģiskākā lieta, ko salīdzināt. Sodiņu procents neatšķirās. Vai tu spēlē mājās, vai tu spēlē otrajā valstī. Jau starpība, bet nemāk mēs sodiņus nemāk. Tas var būt, un tas gan, laikam, bija Gunārs Gailīts, kurš teica, jā, interesanti, bet tev vajadzētu vienkārši tās kļūdas papētīt. Viņam radās sajūta, ka viņa džekas mēs aizbrauc uz Igauniju, un pēkšņi ar to visam dīvaino bumbu 2-3 reizes spēlē vienkārši kaut ko nevar līdz galam noķert. Kaut kā tu uzdriblē, viņa tajā atlec, un viņam ir teorija, ka tāds tieši vairāk izpaužās, un ka tajās epizodēs var saskatīt, ka tomēr nav līdz galam it kā korekti. Bet, mazliet arī kaut kas tur tāds ir dīvainā ziņā man šeit pievilcīgs, ka tāda mājas priekšrocība viņa maz rodās. Bet, skaidrs, ka nesportiski. Būtu forši, ja mums būtu kāda mājas priekšrocība, mums jau nav mājas. Jums tas uztrauc? Godīgi. Būtu forši, ja tu zinātu kaut kādas knifus. Nebūtu jau slikti, ja mēs varētu Arēnā Rīgā visu laiku treniņus un spēles aizvadīt. Tam mums nebūs podkāstu un budžeta džeks. Mēs neviens neteiktu. Nebūs budžeta. Bet tā, diemžēl, mēs nevaram. Mēs aizvedam turībā treniņus un jābūt pateicīgiem, ka mums vispār ir vieta, kur mēs varam aizvadīt treniņus un kur mūs ļoti bieži ielaiž un mēs varam trenēties profesionāli. Tā kā tur arī svar ir īstenībā. Turības zāle bija. Sauna vēl ir tur. Raidījumā iekļaut produktu izvietošanu. Bet, diemžēl, tā zāle ir tā par mazu, un spēles mēs tur nevaram aizvadīt, kas ir tāds mazs mīnusiņš, ka mēs visu laiku tur trenējamies, bet spēles tur nav. Bet, kā ir tā problēma? Mums jau nav jāslēp, vienkārši Rīgā nav zāles. Kā ir tā jādzīvo? Tur mēs būtu 9. komanda. Olimpiskajā vispār es brīnos, kā Olimpiskajā, kā tas viss notiek ar tik daudz komandām. Telpu futbols, Prometējs trenējas, LU trenējas un spēlē, Vefs trenējas un spēlē. TTT jau vairs nav, vai ne?
Man šeit, ka TTT pārsvarā citur klejo pa Fēniksu. RSU tur ir dāmas. Jā, volejbols tur ik pa laikam kaut kāds iemaldās. Bet Olimpiskajā arī, kad tev treniņi cerēs ielikt tajā otrajā zālē, un tas jau arī nav tavs mājas grosts, ir pilnīgi savādāk. RSU Vefstajā zālē man šeit slēgt trenējās. Jā. Un arī citreiz pat, man liekas, pirmās komandas, kad kaut kas lielajā zālē notiek, viņas vienkārši tur trenējās. Tā kā nav viņiem tāda mājas priekšrocība. Tas jau arī stulbi, tu notrenējies tev momentā, kā laiks cauri dzen ārā no zāles. Tā futbols nāk. Tādā ziņā mums ir tāda priekšrocība, ka mēs varam paši izmest savus metienus, cik mēs gribam, iet svarot, cik mēs gribam, mums neviens necen ārā, un mēs varam palikt labāki nekā pārējie. Pāris spēlētāji, kuri jūs jau pieminējāt vienu vai otru. Es dzirdēju stāstu Artūrs Strēlnieks, kas man šķiet interesanti viņu parunāt, jo daļai varbūt skatītāji no malas zina, kā grūti rast priekšstatu. Kāpēc viņš tur ir, kāda viņam pievienotā vērtība ir tīri tādā izpratnē, ka viņš nebija kādu laiku LBL spēlējis. Es dzirdēju, ka vienu dienu, es pieņemu, jūs bijāt otrā pieciniekā, viņa pieciniekam gāja grūti, un ka pat uz tā rēķina, ka tur apkārt jaunāk džeki, viņš vienīgais esot tas, kurš atskrien atpakaļ uz bezcerīgi ātru uzbrukumu no otras komandas, tur cenšas viens glābt 3. Tā vēl visiem jaunajiem sadot pa mīts, ka neatskrien. Jūs jau Artūru, protams, iepriekš pazīstat no 3-3. Es domāju, ka galvenais jau pievienotā vērtība no Artūra ir, ka viņš ļoti labs cilvēks. Un tas, ko viņš pienes komandai, vienkārši tādā komandas ķīmijas ziņā. Un varbūt viņš arī bišķiņ apzinās, ka viņš nekad varbūt nav bijis izteikts līderis un visu to, ko viņš ir nopelnījis basketbolā, viņš ar to savu smago darbu un tādu vištiem hustle playiem, un tas jau nekur nepazūd. Tas vai tev ir sirds vai nav basketbolā, kā saka, un viņš strādā smagi, jā. Jā, man ar Arču bija, kad, man liekas, man bija kaut 17 gadi, mēs spēlējām kopā F-rīgā, kad es biju pilnīgi jauns, un viņš bija, viņš jau tur kādu laiciņu bija, un es atceros vienmēr to, kad viņš man nelika justies, ka es būtu kaut kāds jaunais. Viņam galvenais bija, lai es strādāju smagi, spēlēju un komandas biedrus atbalstu. Tas viņam bija galvenais. Ja es kaut ko ne tā izdarīšu, viņš man liks zināt. Un, nekas nav mainījies. Ja? Nekas nav mainījies. Viņš ir tāds pats. Es viņu uzskatu kā dzimušu līderi. Viņš māk pavilkt, viņš māk uzmudināt tevi. Ja tev labi sanāks, viņš tev to pateiks, ka tev labi sanāks, ja tev kaut kas nesanāks, viņš arī tev pateiks. Un tad, kad bija tāda no buļa ideja, kad mēs varētu Arču mēģināt kaut kā piesaistīt pie savas komandas, es viņam teicu, lūdzu, jā, jo Arčā viņam ir tāds, kā teiktu, winning mentality, kad viņš grib uzvarēt, viņš darīs jebko, lai uzvarētu, viņš var nosēdēt malā uz soliņa un pat no soliņa pienest tos 10 punktus tikai ar enerģiju, ar runāšanu, ar padomiem, ar visu pārējo, kaut viņš nespēlētu. Un kā viņš spēlē, nav noslēpums Latvijā, kad viņš ir ļoti fizisks spēlētājs, ka viņš ir, jebkuru pozīciju var nosekt, ja viņam ienāks un 30 cm garāks spēlētājs, viņš kaut kā viņu noseks, jo viņš vienkārši grib to vairāk nekā jā, pa lielam. Un jā, kad Arču pievienojas komandās, bija ļoti priecīgs un ceru, kad sanāks ne tikai šodien nospēlēt ar viņu, bet arī vēl vairāk, lai arī nezinu, cik Arčam vēl ir sezonas iekšā. Viņam jau ir tie gadi. Es domāju, ka viņš par Lebronu ilgāk vēl nospēlēs, tā kā redzēs. Viņi abi kopā ar bērnu, man tāds, ka tur vispār tiem gadiem nav nekāds nozīmes. Skill grib tik spēlēt. Gadi tikai skaidrs, es laiku Arčam saku, gads tikai skaidrs, ja viņš var sosāju ātrāk noskriet nekā mūsu visi jaunie spēlētāji, tad kas, tā ir noticis? Protams, viņš ir tik ātrs, viņš grib to, un viņš vienmēr fast breakā vai uz aizsardzību viņš būs pirmais, kas tur nokļūs. Un nezinu, kā viņš to dara. Parasti saka, ka vecie spēlētāji zina, kur sev pietaupīt un kaut ko. Nē, viņš netaupīs. Viņš taupīs pēc treniņiem, viņš aizbrauks mājā, varbūt ietaupīsies, varbūt viņam kaut kas sāpēs, viņš to neizrādīs, bet viņš pateiks, bet neizrādīs. Viņš ir dzels un tādu komandā vajag. Bišķi vērtību uzstāt viņam tikai. Es domāju, ka viņam maksājumi pamaz. Bet, starp citu, viņš tā no ārpuses, viņš jau nav tāds runātīgākais cilvēks. Piemēram, mēs tagad viņu paņemtu, nosēdinātu kameras priekšā. Tas viss tad mainās, ja ģērbt vēl. Uzaicināsim. Labi, jums tas būs uzdevums. Jā, mēs Arču ir īstenībā runātīgs. Varbūt no malas izskatās, ka viņš nav tik daudz nerunā, bet Arču šausmīgi cilvēcīgs, sirsnīgs un viņam arī patīk parunāties par visu kaut kādām citādākām tēmām, tikai basketbolu. Tā kā viņš ir ļoti interesants cilvēks, kur arī varētu cilvēkiem būtu interesi uzzināt viņu, kāds viņš ir un kas viņš ir. Abi brāli, laikam, kaut kas
kaut kas tur līdzīgs tajā ģimenē ir. Nu, tā iekšpusē Pareizi audzināti. Ir pareizi audzināti, noteikti. Paldies trenerim Arkādiem Bajāram arī. Vēl viens veterāns. Vai jūs esat paspējuši īsti aptvert, kas īsti ir Kaspars Bērziņš? Viens no dziļākajiem ūdeņiem, man šeit vispār kāds ir Latvijas sportā. Nebija kaut kāda tā filma, ko es tur manas 8 personības. Nu, lūk. Viņš tiešām cilvēks, ko varētu runāt par visu, un viņam par visu būs viedoklis, un viņš visu mācēs tev pastāstīt. Un viņš nekautrēsies tev pateikt, ko viņš mums, man liekas, pirms sezonas bija kaut kādas vakariņas. Un viņš teica runu, kad viņš tagad būs pie mums, un kad citreiz citi saka, ka, ja tev kaut ko vajag, pienācis, droši nekautrējies. Viņš uzreiz teica, nē, es pats pienākšu, tev nebūs nemaz jākautrējās, es tev pateikšu visu, kā ir. Interesanti, gribētos jau, lai viņš saved savu veselību pavisam kārtībā un varbūt neizfaulojas tā kā ātri, kā LU spēlē. 9 minūtes. Jā, man tik daudz vairāk pieredzes nebija ar viņu iepriekš bijis. Es atceros, kad spēlēja Liepāju, viņš spēlēja Ogrē, un tad mēs spēlējām pret viņu. Un kas visvairāk ir iekritis prātā, kad viņš visu laiku runā laukumā, kas varbūt ir tāds, kad uzbrukuma aizsardzībā ir daudziem, piemēram, jauniem spēlētājiem Latvijā, un mūsu komandā arī citreiz tā ir problēma, kad jauniem spēlētājiem kaut kā ir vai nu kautrējas runāt, vai vienkārši nerunā vai runā, un tu nedzirdi viņu. Kaspar vienmēr tu dzirdēsi. Viņš, kad pats ceļ savu balsi, aizsardzību uzbrukumā, tu viņu dzirdēsi, un tas kaut kā tā ir iekritis prātā no viņa, un tad viņš kaut kā pēc tam aizbrauc uz kaut kurien citurien, man liekas, Ogrē, viņš nenospēlēja sezonu. Un tagad bija prieks, kad tāda kaut kā tāda ziņa pienāca, kad Kaspars Bērziņš pievienosies varbūt mūsu komandā. Es zinu, ka viņam pieredze ļoti daudz bijusi, vis kaut kādās līgās, un izlasēs, un visādās valstīs, un cik esam runājuši, ir ļoti, ļoti interesants cilvēks parunāt. Ne tikai par basketbolu, bet viņa dzīves uzskati, kā viņš to redz, kas vispār apkārt notiek, kā viņš ierodās uz treniņu, kas viņam ir. Viņš ir interesants cilvēks, un mēs arī ceram, ka varbūt kādu dienu mēs varam viņu dabūt uz mūsu podcastu un uzaicināt viņu. Viņš parunās ar mums mazāk par basketbolu, vairāk vispār par dzīves uzskatu, un cerams, ka viņš var kaut ko arī mums iemācīt, jo es esmu vienmēr redzējis, lai arī kas viņam tagad kaut kāda varbūt mazāk traumiņas, viņš vienmēr ir pozitīvs, viņš vienmēr ir priecīgs, viņš turpina strādāt, viņš var svaros nostrādāt tagad 2 stundas, viņš strādās pie sava ķermeņa, un tāpēc arī viņam ir tik daudz tagad gadu, bet viņš tik labi izskatās fiziski. Viņš kaut ko dara pareizi, un man liekas, daudz cilvēki būtu vērtīgi kaut ko no viņa iemācīties. Es tā sapratu, mēs jau par to mazliet parunājām pirms tam. Viņš vispār viena no pirmajām reizēm, kad ienāca zālē un redzēja Gugu, Džordžu Nastsvilišvili. Gandrīz trāpīja. Nastsvilišvili. Kur tur dzer? Enerģijas dzēriens. Viņš jau no malas sāk vienkārši analizēt viņa ķermeni un bezmaz vai mūsu fizio. Viņš varētu strādāt žurnālā, ko ārsts tev nestāsta. Jā, no malas jau sāk analizēt, tur varētu tā bišķi padarīt, es jau skaidri redzu, ka vēl tur aug, tā tālāk, viņš tad laikam fizio lomu iepilda vēl 2, 3. Jā, viņš, man liekas, vēl vakardien vai aizvakar, ka viņš teica, kad mums, ka Toms, ko pagriez potīti, kad viņš ieteica pāris vingrinājumus un lietas, ko Tomam vajadzētu padarīt, un mēs pasmējāmies, kad Kaspars varētu mums tādu pa fizioterapiju piestrādāt, un viņš pats teica, ka ir gan redzēts, gan izbaudīts viss kaut kas, un varbūt tas ir slikti, bet mūsu komandā tas noder kā pieredzi, jo mums viņas līdz šim nebija tik daudz, un mēs nezinājām, varbūt kā to īsti tādas traumas sadziedēt, gan fiziski, gan mentāli, un tādas vērtības kā Kaspars un Arča, viņas ir vajadzīgas komandā. Viņas palīdz jauniem spēlētājiem ātrāk attiekt no traumas un pēc tam atkal spēlē ātrāk, lai nav kaut kādas, nezinu, jo zināms, pēc traumām tu notraumējies 2 nedēļas un tad tev vēl 2 nedēļas laik mentāli, lai kamēr tu iet tajā spēles formā atkal. Tas, ko NBA sauc par veterānu prezents. Laik to locker roomā. Un tas ir ļoti vērtīgs. Es iedomājos par vienu spēlētāju, un tas man aizved vēl prātu. Vēl tālāk, es nezinu, kad es būšu tieši tajā apsēdījis ar jums 2. Ir tā teorija, vismaz pārsvarā gadiem LJBL treneriem, es domāju, viņi ir relatīvi patiesi, ka uz koledžu braukt vienkāršāk ir tomēr garāgā spēlētājiem, ka mūsu aizsargi tur mazliet pazūd. Tīri par to fizisko un par to, kam ir vieglāk braukt uz koledžu?
tādiem kā Arča, kas kapās un nedomās. Jo tas ir tas, ko Amerikā novērtē. Amerikā tu aizmetīs lejupu garām koledžā un sāks pārdzīvot, un tu body language parādīs, ka tev kaut kas, tu neskaties atpakaļ, tu momentā viss varēja nemaz nebraukt. Okay, tas atbilst jums abiem aprakstos. Tur ir jāmauc, tur ir tas droši vien, ko Amerika arī iemāca, to nepadošanos un to cīnīšanos līdz galam. Un tādu spēlētājus arī meklē, un tur jau vairs nav svarīgi tev augums vai tev parametri tik ļoti, jo Amerikā, uz kādu līmeni, nezinu, droši vien uz augstāko, jo tas mazāks, bet ar to kapāšanos tu vari tikt tikai no tādas Latvijas. Tad tu līdz galam netici tam, ka aizsargiem grūtāk. Gan jau, ka ir grūtāk, bet ja tu tiešām to gribi tikt uz to Ameriku, un plus tev ir tas, ka tu nekad neatdod nevienu centimetru laukumā, tad tev ir arī šansas tikt. Piekrītīgi? Jā, ļoti piekrīt. Paldies Dievam. Bet tas ir interesanti īstenībā, kā tie koledžas treneri un skauti viņi meklē tos spēlētājus. Protams, ir ļoti svarīgi, kā jauniem spēlētājiem būt līderiem savā komandā, pēc tam tikt uz izlasi, un tie skauti un treneri vairāk ir tajās jauniešu izlasēs, tajos turnīros un čempionātos viņi skatās tiem spēlētājiem. Bet, piemēram, arī šovasar, kad mūsu izlases bija piemēram, Juris Vītols, kur viņš bija ar savu izlasi čempionātā. Man bija pāris treneri, kurus es zināju, un viņi tajā turnīrā bija, un viņi man uzreiz raksta, un grib uzzināt vairāk par to cilvēku, par to spēlētāju. Un tas ir kaut kas tāds, ko varbūt daudzi spēlētāji jaunie nemaz nezina, ka tie koledžas treneri nav tikai, ka viņi skatās tavu augumu parametriem, nav tikai, ka viņi skatās, cik tev ir procents iemest. Viņiem vajag tavu cilvēcību, viņiem vajag redzēt to body language, kā Francis saka, viņiem vajag zināt to inside info, kāds viņš ir ģērbtuvē, vai viņš tev palīdz, ja tev nesenāk, vai viņš tevi atbalsta, vai viņš uz soliņā pieceļas katru reizi, kad tu iemet. Viņiem to vajag redzēt, un tas ir ļoti svarīgi, un tas varbūt kaut kas tāds, varbūt šāda informācija noderēs jauniem spēlētājiem, ka nevar būt tikai tāds, ka tu esi mīmējis alfanai, ka tu domā tikai par sevi un saviem statistikām, un man taču vajadzēja būt šajā koledžā, es labāks par to spēlētājs. Bet tas basketbols ir komandas spēle, un koledžas treneris to vairāk skatās nekā uz tām statistikām citreiz. Ļoti bieži tie skauti brauc un noskatās tikai iesildīšanos komandu. Viņiem tā spēle ir mazsvarīga, jo tas viss jau ir izskautots iepriekš, pirms viņi brauc skatīties, bet viņiem ir svarīgi viss, kā tu izturies, varbūt pat, nezinu, kad tā ko atnāc uz zāli, nezinu, tev vecāki atved, kā tu pret savu mammu izturies. Tas ir ļoti svarīgi, viņiem ģimenes vērtības un viss tas ir svarīgi. Un viņi tieši par to vairāk iesprings tajā skautošanas, rekrūtinga procesā. Jo to basketbolu, to savu kaut kādu to sistēmu viņi jau ieliks tev. Un varbūt tu nespēlēsi pirmo gadu, bet viņi ieliks to, ko viņi grib. Viņiem svarīgāks visas tās pārējās lietas. Jūs trāpījāt kā pa notīm, jo es šo tematu pacēlu jūras saistībā. Bet aizvedāt mani vēl uz interesantāku virzienu. Diez viņi vērtē to, ka jūs esat latvieši, un diez vai jūs pateiksiet, ko slikti par latviešu? Vai jūs tos arī kaut kādā mērogā izjūtat pietiekami kaut kādu respektu un koleģialitāti pret tiem saviem treneriem, ka jūs arī varbūt pat kādā gadījumā, ja tas cilvēks patiešām būtu pelnījis pateikt, zinu, labs spēlētājs, bet bišķi varbūt loks vai tā sarunvalodā. Tas jau bišķiņi ir tā kā... Es esmu par Juriju pateikt. Ne par Juri, bet tas jau bišķiņi tā kā tavējo kaut kādu vārdu sabojās, tu pateici kaut ko ne tā, tāpēc nav tā, ka es pa visiem esmu teicis tikai. Es pasaku, okay. Ko es domāju. Okay. Ir jau arī tā, ka tie treneri neprasīs, kuram katram viņš neprasīs tikai tāpēc, ka esmu latvietis, viņš man prasīs par kādu citu latvieti. Tie treneri zina, kāds esmu kā cilvēks. Viņi neprasīs manu viedokli, viņi neuzticēsies man. Un viņi domās, ka tikai es labi pateikšu par savēju, jo viņi man neprasīs to. Viņi zina, es esmu atklāts cilvēks, viņi zina manu personalitāti, mēs esam strādājuši kopā, citiem cilvēkiem ir informācija par mani, man informācija par citiem, un tas iet tikai uz apli. Jā, tāpēc ja ties treneris te uzticēsies, viņš te paprasīs to informāciju, un tad arī viņš zina, kāds tu esi, vai tu būsi atklāts. Ir tavs latvietis, protams, tu neteiksi visu sliktāko, tu pateiksi to varbūt mazliet maigāk, bet ja viņš nav gatavs tam līmenim, to arī pateiks. Jā, ja viņš nav gatavs, vai viņam ir kaut kādas tādas kvalitātes, kuras tu redzi, kuras vajadzētu uzlabot, to arī to būs atklāts un pateiks. Labi, pa Juri, cik es zinu, ir interesi. Ko jūs varat darīt šīs sezonas laikā, kā viņam palīdzēt? Varbūt viņš jums kaut prasa, es pieņemu, ka gan jau viņš pats nosprauc mērķi, nav tā, kā bērns saka. Es ar Juri par šo esmu runājis, vai viņš vispār pats grib. Man liekas, tur jau vairāk pirmām kārtām viņam ir
jāveic skaidrs, ka jā, es gribu. Viņš vēl tāds pa vidam. Okay. Es domāju, ka viņam vairāk pašam ir jāveic tā izvēle, vai viņš to grib vai nē. Viņš pēc rakstura, kā jūs arī stāstījāt, man liekas, varētu būt savā ziņā, vismaz tas, ko vēlās. Agri nobriedzis, uz komandu orientēts džeks. Tāds diezgan gatavs spēlēt atbildīgi basketbolu, es teiktu. Koledžām jau patīk arī, ka viņš jau ir tomēr tajā profesionālā līmenī apbružājies. Nesaņēmis naudu par to. Jā. Īpaši uzsvērsim, ja kāds klausās. Jā, Jurīts ir interesants spēlētājs. Viņš ir ļoti talantīgs, jauns spēlētājs. Vajadzētu viņam pie fiziskuma pielikt, bet tas ir gadiem. Viņš ir ļoti jauns vēl spēlētājs. Varbūt viņam nav vēl tik liela pieredze bijusi tajā spēlēt ar amerikāņiem vairāk, vai bijuši tajā amerikāņu tajā mindsetā, kad ir tur daudz trešteļa, ka arī tevi daudz runās, un tev pašam kaut kas ir jāparāda, ka tu neatdos 1 centimetru. Varbūt tādu vajag atvest, jā? Piemēram, tagad, kad ir Nigels mums komandā, viņš varbūt kaut kādu citu kvalitāti no Jurīša izdzen ārā. Yeah. Jo tajā Amerikas basītī tev vajag tādu sportisko niknumu, cerēs būt tādam neatlaidīgākam un tādam kaut ko citreiz arī vajag pateikt. No Jurīša to mēs vēl, tas ir vēl tāds apslēptais, varbūt viņa talants, ko viņam vajadzētu pie kā piestrādāt, un viņš varbūt citreiz par jauku ir vai par mīkstu vai tādu, kur viņš grib varbūt pa labam vairāk. Ja mēs esam treniņā, ja mēs spēlējam 5-5, tas otrs piecinieks tev ir jāiet un jāpēt bez sals. Pēc treniņa tu vari būt draugi, atkal iedzer proteīnu dzērienu kopā un parunā par treniņu, bet tajā brīdī, kad tu esi treniņā, kaut vai tas komandas biedrs, to jāprāda, kāpēc tu esi pelnījis to vietu vairāk nekā pretinieks. Un līdz šim Jurītim vēl viņš to vairāk uzskata tikai kā treniņa varbūt koledžā, ja viņš būtu. Viņš saprastu, kā tas notiek, ka tas seniors tam freshmanam vienkārši viņš par viņu teiks vārdus 3. stāvā, un tajā treniņā viņš vienkārši pierādīs trenerim, kāpēc viņš pelnīs to vietu vairāk. Bet svarīgi ir, ko viņš teica, ka tas notiek tikai treniņā, jo, teiksim, pagājušajā gadā man Nīderlandē bija amerikānis, kurš pēc tam arī iet ģērbtuvē un visas dienas šitā moči, un es redzēju, kā man citiem komandas biedriem vienkārši tā savu ticību sev nokrītās, jo tev dienā, ne tikai treniņos, arī pēc tam ģērbtuvēs, pirms tam ģērbtuvēs šitā mauc, tur jau atkal ir tā sliktā komandas ķīmija, ka tu visu laiku mauc viens pret otru. Jāzina tā robeža. Kā basketbols un tā ļoti laba kvalitāte, ja viņš saprot atšķirības starp treniņiem un to cilvēcību, kad tu pateiksi kādu sliktu vārdu varbūt treniņā, nezinu, tur varbūt elkonis kāds uzies augšā, kaut kas notiks, bet pēc treniņa mēs visi esam draugi, mēs tāpat paliekam viena tā pati komanda. Tā kā tas ir kaut kas tāds, ko basketbolistam ir jāiemācās un jāmāk darīt, lai padarītu viens otru labāku treniņā. Būsim arī super atklāti. Man šeit nav nekāda vaina to tagad pieminēt. Bija tas brīdis, kad mēs bijām noskautojuši no tādas vadības puses vienu ļoti interesantu amerikāņu, un Frants teica, ka, ja ir šāda informācija un tāda sarkanie karogi par viņu raksturu, tad nekas te labs nebūs. Man liekas, ka vairāk Zigs to teica, bet es viņam pievienojos. Es domāju, par kur mēs runājam par to vienu to pašu. Labi, varbūt tādu to mini kaizeru, teiksim tā, atlētisko ļoti stiegraino džeku, bet labi, būtība jau tāda pat ir. Vienkārši tā informācija visiem kaut kāda ir, un ja tu esi slikts cilvēks, tu parasti to uzzināsi no citiem cilvēkiem, tev viņi pateiks. Un ļoti svarīgi, kad komandu veido, ir zināt tos personalitātes, un tas arī beigās parāda, cik tu vai to čempionu titulu izcīnīs vai neizcīnīs. Nebūs tas tikai talanta ziņā, būs tas komandas kodols, un kā tu viens par otru cīnīsies, vai tu atdosi to, vai tu paņemsi to sitienu sev priekš cita komandas biedra, vai arī tu paiesi malā un atļausi viņam, piemēram. Jā. Tas īstenībā arī amerikāņiem nenormāli patīk, ja tādas kaut vai treniņos, ja situācijas, ja bumba ir uz zemes un tu esi tuvāk, bet tu lecot, otrs cilvēks var tikt pie tās bumbas pirmais, viņš šitām pievērš, un viņi pēc tam tev rādīs. Tu nespēlē, jo redz, kur treniņā, tu nelec pēc bumbas. Tādām lietām arī, saku Amerikā. Jums nedod to uzdevumu kādam, kad met vienkārši bumbas un divi tā jāiet? Jā, muči, tur, man liekas, komandas biedrs vienreiz dabūja kaut kādas smadzeņu sacinājumu arī. Viņi tevi reāli spiež, viņi tā kā citronu un skatās, cik daudz tev ir iekšā visā tajā pirmssezonā, un no tā viņi veic tā izvēli, vai tu spēlēsi sezonā vai nē. Tāpēc tās pirmssezonas visi vienmēr saka, ka ir tik grūtas, bet reāli tas ir tad, kad treneri var arī veikt tās savas izvēles.
kam viņi tagad uzticēsies visu sezonu. Jā, ir tie drili, ka tev jāmēģina paņemt ofensīvu fouls, nostājies. Un treneris vienkārši ir kādi treneri, parasti vislielāko treneri, kas tajā treneru kolektīvā ir, to izvēlas, lai viņš skrien tev ķermeni iekšā, un viņš skatīsies tev body language, vai tu saviepsi seju, vai tu paņemsi to triecienu, vai tu pasīsies viņu un nobīsies. Nu, tādi viņi skatās uz to, kā tu ir tā personalitāte, un tā arī viņš parādīsies arī laukumā. Un, varbūt kaut kāda šāda informācija kaut kādiem jauniem spēlētājiem, kurš to klausīsies, varbūt viņiem palīdzēs. Un mums jau vienmēr prieks, kad redzam, Amerikā spēlē latvieši, un tajā pirmajā divīzijā mēs varam redzēt arī vairāk latviešu sejas un kaut kādi šādi padomi. Man neienāca tādi padomi, kad es spēlēju piemēram Madonā vai F skolā. Man tas bija pašam vienkārši jāredz pirmajā gadā, un es pirmos 2 gadus nespēlēju un tos iemācījos, bet varbūt kaut kādi šitādi. Tas bija baigais, jā, kultūra šos, ka tu aizbrauc uz Ameriku un tu saproti, kā tas patiesībā ir. Un daudz to arī neiztur. Nu, ir latvieši vai ir vispār kaut kādi spēlētāji, kas aizbrauc 1-2 gadi un viss. Nu, viņi brauc atpakaļ, viņiem pietrūkst mājas, viņi to nevar izturēt, viņi nav tam gatavi. Un tāda ir tā skarbā patiesība. Puikas man šeit 7 šobrīd pirmajā divīzijā. Kāds jums raksta, prasa kaut ko vispār? Tu teici, ka tev nedēļa padomu tagad, vai tu tieši konkrēti tādiem? Man tieši man nav neviens tā rakstījis, man kaut kādas, es zinu, cilvēki rakstīja, lai es ieliku kaut kādas kontaktus, kas man ir bijuši Havajās, piemēram, bet tā tieši šitādi man nav prasījuši. Man Freds Bagātskis pirms brauc uz koledžu jautāja, ko tur, kā izvēlēties skolu varbūt, un vēl kaut kas tur rakst. Nu, jā, ir jautājuši pirms tam. Drīz sāksies, lai Fredam labi iet, Arlington laikam, bet labi. Man šeit nedrīkst ļaut jums visu izrunāt pensijai, lai jūs pataupat vēl kādu atsevišķai sarunai. Es pa ceļam šodien aizdomājos, ņemot vairāk, jūs mums tāds dots bezmaz esat laukumā, ārpus laukuma, rekā podkāstu. Kur jūs iepazināties? Jūs taču VF skolā nepārklājāties, vai ne? Šis īstenībā diezgan smieklīgs stāsts, jo pagājušā vasarā mēs kaut kādu 3x3 turnīru aizvadījām kopā, un tad šovasar praktiski jau ziemā mūs uzrunāja abas uz 3x3. Feldmans, jā, un tad mēs kaut kā sarakstījāmies, un, protams, sākām trenēties, un tad Feldmans praktiski ar mums runātājs, kā mēs būtu labākie draugi. Mēs īstenībā vispār nekad nebijām satikušies tā vai spēlējuši kopā, un tas bija treneris domāja, ka mums jau ir kaut kāds tur tā ķīmija no iepriekšējā, bet nē, tas vienkārši kaut kā labi salikās, ka abi noticējām kaut kādai lielākai idejai un beigās arī raksturs sakrit. Jā, sākumā bija tā, kā bija tā, aizgājām uz Toveru kopā, mums jau, ka draudzība palika viens labāk. Bet visa tā kaut kā šī vasara ir pavadīta ar Franciju kopā, un daudzi arī kaut ko saka, kad visu laiku, kad redzi mani, redzi viņu, bet mums tas mums vienkārši ir kopīgs ceļš uz treniņu. Mums kopīgs ceļš uz treniņu, mums tie treniņi kopīgi, mēs tas basketbola mīlestība mums ir vienāda, un mums patīk spēlēt gan 5-5, gan 3-3, un mēs mēģinām spēlēt viņu pēc cik iespējams viņu vajag daudz spēlēt, mēs arī spēlējam viņu, un šī vasarā ir daudz redzēts Francis, un Francis iespējams vairāk redzēts nekā pašam sava sieva. Tā kā nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet tā laikam ir. Tātad jums tur VF skolā, laikam, es atkal pieminu VF, atvainojos, nepārklājieties vispār, ja? Tu biji aizbraucis uz koledžu, kad tu pievienojies, jā? Viņš jau 2 gadus vecāks, un es tikai uz pēdējiem 2 pievienojos VF skolā, ka viņš tieši brauc prom. Es viņam tur ceļu jau, kā saka. Man tur bija vispār super ar cīziņu. Mēs uztīsījām viņam ceļu, viņš tur iegāja, visu jau izņēma tur ārā, tur mums bija patīkami. Ok, ko tad vasarā kopīgi piedzīvojāt? Varbūt ārpus laukuma, bez tā 3-3 laukumā? Tas būs nākamajā epizodē. Tagad tur jāpadomā, bez 3x3. Dabējām paceļot. Dabējām ļoti daudz paceļot īstenībā. Interesants stāsts, kā mēs izcēlām Eiropas olimpiādi. Eiropas spēles mājā, jā. Tur kaut kāda hokejs vēl notiks. Jūnijā, nē, tas hokejs bija vēl ar pasaules kausu, bet uz Jāņiem. Okay. Mēs aizbraucām, un tad tieši bija tas, kādai vienai influencerei bija tas video, kur viņi tur uzklapēja un savu veiksmīgu dzīvi, es karalieni. Un mēs redzam šo Twitterī. Pirms katras spēles mēs ar Zīgi ejam gludīšanu apsīšu istabā un sakam, davai čaļi, dzīvi, veiksmīgi dzīvi. Mēs jau bijām iemācījušies no galvas to Penteru. Uztaisījām tāds inside joks, izcēlām to.
Aizbraucam nākamajā, pēc kādas nedēļas uz Saulkrastiem, uz to Saulkrastu kokteils. Viņš tagad tā vairs nesaucās, bet kaut kā tur arī, vai pirms katras spēles šo te, tur arī visu uzvaram. Un tad mēs kaut kā pārstājām to darīt. Tad arī sāk nākot pirmie zaudējumi. Bet tas bija tāds labs, katrai komandai jāatrod savu kaut kādu iekšēju jociņu. Tas bija mums tāds pirmais tāds inside jociņš, kas diezgan aizgāja mums. Es dzirdēju, jūs ar to vēl ieradāties, tad gan jau nepaspējāt to izdarīt. Ne? Mēs tagad 5-5 neesam vēl to darījuši. Okay. Bet neesam vēl atraduši to. Jā, mums vajag kaut kāda arī inside info. Mums jāpaprasa Bērziņam, varbūt viņam kāds ir tāds foršs inside info, kuru mēs varētu izmantot, kur viņam vairāk daudz pieredzes. Bet 5-5 mums vēl nav tāds atrasts, ko mēs darām pirms spēles visa komanda, lai sagatavotos. Bet tas ir laiku. Ar Kasparu tajos purvos jāiet mežos, kur viņš tur staigā? Iespējams. Tas būtu interesants gājiens, kur varbūt tur būtu jāpieliek tas mikrofons, un tas jau būtu savu podcastu epizodi. Es domāju, ka cilvēkam arī būtu interesanti to redzēt, kas notiek vispār tādā purvos. Februāri izlases pauzē. Braukst bišķi. Tā kā es aizgāju šajā personīgās dzīves tematā mazliet, no laukuma. Es aizdomājos, es ceru, kādam ir interesanti. Man personīgi šīs lietas ļoti uzrunā. Tā basketbola vēsture, tie radraksti. Es tā esmu dzirdējis, ka tev Visvalds Eglīts ir radinieks. Jā, Citas patiesi ir. Bet tev brālis. Ok. Jā. VF, Latvijas padomu laika leģenda. Jā, viņš sanāca arī, bija tas gods viņu satikt, kad biju mazāks. Iecevā, kas bija spēlējām ar Jaunāns līgu, mēs aizgājām, aizbraucām uz Iecevu. Viņš uzaicināja pie sevis dzīvokli. Stauver. Parādīja to zelta medaļu, ko viņš bija izcīnījis, kas uzreiz acis platas. Es arī tādu gribu. Un jāturpina strādāt. Un, protams, tos basketbola padomus, ko viņš man deva, nevarētu, piemēram, mūsdienu basketbolā tik traki izmantot, kā viņi to kādreiz tās taktikas un kā viņi spēlēja. Bet viņš kā cilvēks, kā paskatoties viņu un redzot, cik viņš mīlēja to spēli un kā viņš vienkārši, tagad viņš vairs nevarēja spēlēt viņu vairs, bet viņš joprojām par viņu runāja un tas ir tā viņa mūža mīlestība, tas basketbols. Tas arī daudz ko iemācīja man, kā varbūt mīlēt kaut ko un darīt visu mūžu un kaut vai, ka tu vairs to nevari darīt, tāpat atbalstīt savus bērnus, mazbērnus un mazbērnu brāļus. Tas ir tāds kaut kāds tāds dzīves plus, ko tu vari padot tālāk, kaut vai tu vairs to pašu nevari izbaudīt tik ļoti. Viņš jau sekoja līdzi, ja? Jā, viņš ilgi sekoja man līdzi. Diemžēl viņš uzrakstīja grāmatu, bet diemžēl veselība viņam neatļāva vairs ar mums šobrīd būt, bet jā, viņš ir basketbola leģenda un es no viņa arī daudz ko mācījos. Francim esmu sagatavojis citu vienu jautājumu daļai par vēsturi. Top tāda grāmata par basketbolu 100 gadu, kur man par dažādiem reģioniem jāuztraucās par to konkrēto pilsētu vēsturi. Un man viena pilsēta teica, vispār jau Franci varētu likt pie mums. Vai tu vari iedomāties, kur? Kandau. Jā. Man kandavnieki bija gatavi pie sevis likt. Man tēcis no Kandavas, bet ar sportu viņam vispār, nezinu. Tālāk. Bet tu tur esot vasarās daudz bijis, man tā vismaz stāstīja. Protams, visu bērniem katru vasaru pavadīju pie Omes, tiku tehnikumā zālē diezgan bieži, protams, tad tas bija. Tehnikums ir tur lejā, ja šķērsojot upi, tā ir tā zāle, tā šaurā. Nē, tehnikums ir augšā, tur lejā tā ir... Tagad nepateikšu. Augšā. Man kaut kas vienreiz saka, kaut ko Kandavā jautā, vai tas tur kalnā. Tur viss ir kalnā. Bet tas nav tur lejā. Nē, tehnikuma zāle ir augšā, bet laikam var. Es zinu, kur domā. Tas pilsētas vidusskola. Saprotu, kur domā. Kur zāle domā. Baigi daudz skolas priekš. Jā, pilsētas. Bet, jā, es tur vasaras pavadīju stadionā, audzis tur ar Romi. Tas ir tā. Bet tā, kad tā jau tas ir no Rīdzenes. Tur nav tev tur kādreiz iefīrējuši kādā Kandavas LJBL komandā uz vienu spēli. Mums 3 Kandavas turības komanda. Taisnība, pienāca. Īsts kandavnieks ir nolicis no 10 metriem no tā tramplīna. Esi nolicis? Nē, es neesmu īsts kandavnieks. Viņa, man liekas, arī nevar tad viņu. Ja esi īsts kandavnieks, tev jānolic no 10 metriem. Es arī neesmu nolicis. Mums tur bija nomets, man bija bailes. Tāpēc arī mēs pabeidzām ausu skolu. Andriša nolicis arot.
Bet tā vienmēr ir bijis tāds joks no Mārta Saulīša un citiem, kuriem no Kandavas zināt cilvēki. Viņi ir īsti skandavnieks ar 0,10 metriem kaut kādā vasarā, kaut kādā reizē. Bet mēs kā ieceļotājs, man ir bail tik augstu liekt. Man arī. Man šeit bija pēc treniņiem nometnēs, tur bez mazā, ejam tagad džeku peldēt. Es nekad neparakstījos. Es tur varu, nezinu. Es tikai, man liekas, no piecīšas ielicis augstāk. Es kā septītnieku. Kāp atpakaļ piecīšu. Jūs tagad vispār novembrī jūs būsiet Kandava vai Latvijas izlase? Kad 3-3 būs? Ja brauksim, tad Kandava. Latvijas izlase tagad nākamais ir tikai tas skaitās tad olimpiskās kvalifikācijas turnīrs, ja mēs tiksim sastāvā. Un pieņemot, ka jūs tiksiet sastāvā, FIBA beidzot ir izsludinājis datums? 1. novembrī beidz skaitīt punktus. Okay. Tas ir tas, kad beidzās un pēc 1. novembra tad būs konkrētāk kaut kas skaidrs, es tā gribētu domāt. Es tā arī gribētu cerēt, jo tā jau tāda mūžīga laikam problēma ar tiem 3-3. Vismaz es tā, kā to atceros, arī kad Džeki iepriekšējai olimpiskajai kvalifikācijai gaidīja, mazliet Covid pamainīja, tur bija mēs šeit situācijas, ka vēl 2 mēnešus iepriekš. It kā Rumānijā, it kā tajos datumos sazin, vai Austrijā, vai kur tur to laik bija. Tad jau viss pa vecam, jo tas jau ir tās mums mazais zemteksts. Temats šai sezonai Parīze jums diviem. Pirmkārt, jāpasaka paldies Edgaram Buļam, kas vispār tādu ideju atbalstīja, jo daudzi klubi vispār tādas idejas neatbalsta, kad 5-5 spēlētāji var spēlēt arī 3-3 un varbūt sezonas laikā kādu spēli izlaist, lai nospēlētu kādā no turnīriem vai sagatavotos kādam turnīram, bet jā, tas bija prieks, kad tas bija viena no mūsu galvenajām sarunām, ka mēs tos līgumus veicām, kad ja vajadzēs mums 3-3, varētu kādu arī spēli izlaist. Un paldies Edgaram, ka viņš arī tam piekrita. Un mēs varam ne tikai savu mīlestību par 5-5 izbaudīt, bet arī par 3-3 un varam kādu turnīru aizbraukt. Jūs vispār kādu citu komandu runājāt? Vai bijāt dzirdējuši kādreiz, kad ir tāds, kas saka, nāciet arī, mēs arī varētu ko tādu parakstīties? Vai Zeļa tā razņa unikāls gadījums? Teica, ka būtu gatava parakstīties, bet kad kaut kas konkrētāks, tad jau tu varētu kādu pārbaudas spēli izlaist. Bet, Un tad uzreiz jautā, labi, tad paskatos datumus, mēs vienkārši tad neieliksim spēli, bet, kā mēs zinām, ar FIBA tur nevar pateikt tādus datumus. Jā, un kā Kristaps Guldīts arī, viņam aizbraucot uz Itāliju, viņš nevar vairs to apvienot, viņam klubs neatļauj. Un tā kā kaut kādi turnīri vai februārī vai novembrī kaut kādi vispār nāk turnīri, viņš nevarēs nevienā piedalīties, viņš to nevar apvienot. Tā kā mums pirmkārt bija, ka ja mums jābūt Rīgā, tuvāk tam, ja mums kādam vajadzēs gatavoties, mēs varam būt tajā treniņu procesā. Labi, ka tā mūsu treniņu zāle diezgan tuvu ar tai 3-3 treniņu zāli. Jā, un Rīgā nav tik daudz to klubu, un viss sagāja tā kā tam bija jāsaiet, ka mēs varam to apvienot. Ir labs klubs, ir labs kodols, viss izdodas un viss uz priekšu. Labs kolektīvs, Bērziņš, Arturs. Arturs mums arī apvienojās. jā, mums jāatvienojas visiem, kuriem mēs nenosaucām Toms, ko jūs pieminējāt. Vispār man šeit tādā kolektīva ziņā laikam bez sūdzībām pagaidām. Pagaidām viss fine. Jā, viss ļoti labi. Un kas pagaid, labi, ja Gludītis netiek, kas tad novembrī ir skaidrība vispār, kādā jūs tur sastāvā varētu būt? Kārlis ir uz vietas tepat. Jāstās, vai mūs laidīs? Mums ir, viņš ir Kristaps Gotrīts dabūjis menedžera apbalvojumu, gada menedžera apbalvojumu 3x3, un tas ir viņa tādā sfērā. Man ļoti patika, kad Kristaps Gotrīts un Raimonds Felmanis, ka viņi veidoja to 3x3 vispār komandu un kādu turību vai vispār kaut kādu lielāko redzējumu. Viņi skatās uz tiem spēlētājiem, un viņi zina mūs, ko mēs varam, ko mēs nevaram, kā to komandu sakomplektēt un kādas būtu mums lielākas iespējas uzvarēt. Un, mēs uz to viņiem ļoti paļaujamies. Mēs savu inside info kaut kādu ieliekam par to spēlētāju, ko mēs varbūt vairāk gribam, bet tas, laikam, gala lēmums pagaidām pieder vēl viņiem, un līdz šim viņi mums nav slikts spēlētājs iedevuši. Un vienmēr ir viss izdevies, un viņi kaut ko redz, tāds paši, kas Censonis mums atbrauc uz Itāliju līdzi. Sākumā bija tā, kad likās, ka varbūt viņš par mazu, mēs neesam nekad viņu spēlējuši. Un Gottfrieds un Felmanis teica, viņš ir labs spēlētājs, uzticies man. Tas ir interesants džeks, jā. Un uzvarējām arī to turnīru, un beigās tikai labi vārdi par viņu var pateikt. Tā kā mēs viņam uzticamies, tie spēlētāji Latvijā ir daudz, un tikai galvenais viņus salikt kopā, un lai tā komanda labi izveidojas.
Jā, man šeit Ventspils viņa no Jēkabpils otrās divīzijas komandas izvilka. Nu, ja mēs tā LJBL perspektīvā velkam, kas man joprojām ik pa laikam redzot kaut kādus, manā tiešajā darbvietā Eiblā latviešu džeks, īpaši tie 16-17 gadu vecumā. Es teiktu tā, punktus gūt mums māk vispār tāds lielāks daudzums nekā cilvēki varētu domāt. Tur tālāk, kā tur izveidot basketbols, no tā skaidrs, ka tur mazliet cits jautājumi varbūt rodas un problēmas, bet viss kaut kur joprojām mājo talants. Arī otrajā divīzijā pietiekam daudz. Man vismaz tā intuīcija saka. Protams. Un ja ne 5-5, tad 3-3 basketbols ir vaļā. Tieši tā. Labi. 3-3 basketbols ir vaļā. Zeļa sezona atklāta. Sestdiena ir Salaspilī. Varbūt kāds vēl paspēs noklausīties tik ātri un to spēli var apmeklēt pret mazo Tallinas Kalavu tā saucamo nākamā piekdienu. Kādā nākamā piekdienā? Nākamā svētdienā. Ballīte. BCF basketbola ballīte, Zeļa, Ventspils, VF Prometēji 4. Es tā atļaušos teikt, varbūt no interesantākajām komandām. Visi interesantākās komandas, kāds mums vispār ir Latvijas Igaunijas līgā. Ozols, starp citu, arī, jā. 5000 eiro BCF metiens. Man šeit mēs jau redzam. Es tūlīt varēšu sākt aiz kameras stāvēt. Stand-ups. Es varēšu aiz kameras stāvēt un jūs, Džek, pārņemsiet. Viss, man sezona sakārtāt. Ok, svētdiena arēnā, bet tad varbūt kaut kad pēc tās basketbola dienas, basketbola svētkiem jūs varētu nākt ēterā, tikai es domāju nosaukums. Jā, mums ar Franci tagad ir tāda iespēja uzradusies, kad mēs varētu kaut ko vairāk gan par zeļiem, gan par 3x3, gan par vispār dzīvi. Un cilvēki varbūt, ja viņiem interesē, ir mēģināt atminēt vai ieteikt kādu, nezinu, podkāstu nosaukumu, idejas, ko mēs varētu parunāt, kādu viesi, ko es gribētu redzēt, mēģināt Kasparu Bērziņu dabūt uz šo, mēģināt Arturu Stelnieku dabūt šo podkāstu un kaut kāda vairāk informācija par viņiem, par viņu dzīvi izvilkt un mēs kaut ko visu kopā varam iemācīties no viņiem, no viņa pieredzes. Tā kā aiziet, ja jums ir idejas, asprātīgāko varbūt izmantosim kā savu podkāstu nosaukumu. Es vēl teikšu ne tikai komentāros, bet arī Taurā var pienākt klāt ieteikt. Protams. Tur vispār uz ielas arī tur saņemt balvu varētu vispār asprātīgākais komentāra autors. Tur varētu būt labāki nosaukumi. Un labāks balvas. Un enerģijas dzērieni. Labi, es arī, protams, vaktēšu un piedalīšos, skatīšos, kā jums iet. Gaidīsim uzvaras, gaidīsim podkāstus un te jau tiekamies ar visiem līdzstājiem. Paldies. Podkāstos. Tiekamies. Arēnā, Salaspilī vai Taurā. Paldies visiem klausītājiem. Vislabāk.